flex test, es to noliku bez kļūdām. Čeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavam katlam lieku vāk, jā. Šitie čeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test, jā, flex test, ha! Sporta raidījums Flexis ir atpakaļ. Pamazām mēs jau katru dienu pavaroties pa logu ceram, ka kaut kur kāda puķīte varbūt uzziedēs, kaut kur kāds pūpoliņš būs, skatāmies, kur putni gaisā lido. Pavasaris nāk, bet ziemas sporta veidu sezona vēl turpinās. Jā, tā ir noslēguma fāzē, un kamaniņu sportistiem, manuprāt, ir ļoti paveidzies, jo viņi sezonu noslēdz mājās, noslēdzošie 2 posmi tom Siguldā. Tieši tā, 2 posmi būs Siguldā, tāpēc ceram, ka būs arī kupls līdzjutēju pulks Siguldā. Pagājušais gads parādīja, ka laikam jāieskinās 1 posmu, bija drusciņ mazāk līdzjutēju, tādu uz nākamo bija kupls pulks, un šodien arī mums būs viesi, kas par tieši no Kamaniņu Saeimas. Jā, no Kamaniņu Saeimas pie mums ir viesi 2 sportisti Elīna Ieva Vītols, Čevelīna, un arī izlases galvenais treneris Zints. Čau, Zint! Čau. Nu, prasīšu, kāds tad ir sajūtas mājās sagaidīt tieši sezonas noslēgumu? Ir tā sajūta, ka sezona varbūt ir īsāka kā ierasta, tāpēc, ka viss noslēdzās Siguldā? Nu, es teiktu, ka nē, jo bija tagad 7 nedēļu izbraukums, un tas laiks vilkās. Gribējās ātrāk uz mājām, jo tu zināji, ka pēdējie 2 pasaules kausa posmi notiek tieši Siguldā, un tu zini, ka Dievs būs tavi atbalstītāji, visi līdzjutēji, un mājas trasē ir visforšāk braukt. Tāpēc es nevarēju sagaidīt. 7 nedēļas sanāca, no vietas 7 nedēļas. Protams, tas ir garākais izbraukums, kāds jums ir bijis karjerā? Vai... Ir bijuši arī 8. Es esmu bijusi uz 8 nedēļām. Tad... Tā saucamais homesick, tas var parādīties ap kuru nedēļu, 2., 3. jau vai 4. Apmēram 2., 3. nedēļa varētu būt tā īstā. Zinti, tev pirmais gads kā lielās izlases galvenajam trenerim. Nu, protams, ka sezona tiks vērtāta tad, kad sezona būs galā. Bet, ja mums tagad ir tāds starpfinišs jāliek, kas līdz šim ir sanācis, kā vispār ir gājis? Ir gājis diezgan labi, teikšu godīgi, jo tās ambīcijas, tos mērķus, ko es pats sev uzliku saistībā ar Latvijas Nacionālā kamaniņu izlasi, bija diezgan augsti. Jo tad, kad man piedāvāja kļūt par izlases vecāko treneri, es uzreiz nevarēju tādu pieņemt lēmumu. Jo es saliku visus plusus, mīnusus, kas kā, ko es varu dot Latvijas Nacionāla izlasē, kāda būs tā attīstība, kāda būs mana vīzija, kāda būs vīzija kopā ar komandu, kāda tā sadarbība veidosies. Nu jā, un tas pirmais gads, es teikšu godīgi, tie rezultāti ir pat patīkami, pārsteidza tieši, jā, bet ir tāpatās neliels rūgtums sirdī, tieši varbūt pa pasaules čempionātu, kad par komandas izlases līderi nedaudz tāds sāpīgs moments, tāds rūgtumiņš neliels, bet jo tiešām Kristers Aparjots Altenbergs trasē ļoti labi brauca un ļoti labi bija piebraucis un attīstījis visu, ko var attīstīt, bet tiešām tāda neveiksme, kas piedzīvota pirmajā braucienā, jo tas rezultāts, uz ko gāju, tā bija noteikti viennozīmīgi cīņa pa medaļām, jā, ko viņš rādīja tajā trasē. Par treneri un treneru situāciju. Es pareizi saprotu, pirms tam treneris vairākus gadus nebija, ja? Jā, treneris nebija 2 olimpiskos ciklus, jā, tieši tā. Tagad labi izstāstiet. Es saprotu, komandas sporta veids, citu sporta veids, kā tas funkcionē, bet kā tas kamaniņās funkcionē bez trenera? Kā tā sadarbība gan no Zīda, gan no Elīnas gribēšu dzirdēt? Kā tas izskatījās iepriekšējos gados un kāds izskatās tagad? Īstenībā es pirmais varbūt sākšu, īstenībā jau nav tā, ka krasi kaut kas ir mainījies, jo iepriekšējos gadus vienkārši katram trenerim ir savs uzdevums, ko dara un ko nedara un tā tālāk, un kā tā attīstība notiek. Šajā situācijā, šī sezona, es teikšu tā, ka man tāda bišķiņa vērotāja sezona, skatos, kas ko labāk uzlabot ar nākošām sezonām, lai līdz olimpiskajiem spēlēm, ja vēl 2 sezonas, lai mēs kā komanda būtu ļoti spēcīga. Un tos mīnusus pārvērst pa plusiem. Nu, Elīna, kā tev sezona tagad pagāja, kad lielajai izlasē ir treneris? Nu, pirms tam junioru vecumā droši vien jau ar Zinti ir strādāts, jo Zints ļoti ilgi bija junioru izlases treneris. Kas ir citādāks? Kas ir citādāk? Es teiktu, ka es kā sportistis nekādu atšķirību nejūtu, jo tāpat visi treneriem ir katram savs darbs, jā, ko viņi dara. Tur viens saraksta dienas plānu, viens tur saplāno treniņus, tur visu laiku jau bija tāpat viss sakārtots. Es domāju, tas galvenais treneris vairāk tāds izlases. Vienkārši vajag tādu galveno treneru, kas pasaka savu gala vārdu un viss tā notiek. Bet tā man, es vajag atšķirību nejūt tikai tas, ka tagad pienāca Zints un konkrēti starta tehnikā viņš var palīdzēt uz starta.
tā kā ir jau plusi. Man tā pirmā ideja, piemēram, kad es domāju par treneru sadarbību ar sportistiem. Pirmais, kas ienāk, protams, ir komandas sporta veidi, kur ir video caurskatīšana, kaut kas tam līdzīgs. Arī kaut ko tādu darat, video, visi. Kas tās aizkulis, kā tieši tas darbs notiekās ikdienā? Kā mēs analizējam braucienus, kā mēs darbojamies? Jā, noteikti viennozīmīgi. Pēc katra treniņa mums ir video analīzes, katrs treneris filmē, trasē stāv un dod informāciju uzreiz par ācijām, un pēc tam, kad mēs ierodamies uz viesnīcu, mums ir tie sauktie sausie treniņi, kur mēs skatāmies video analīzes un, tā kā saka, attīstām visas tās nianses, kas ir nepieciešams, lai nākošā dienā sportisti, kā saka, labāk veiktu tās trases virāžas, izbrauktu. Un, jā, tas ir tas, ko mēs darām pēc tam, kad mēs esam nobraukuši treniņu. Man ir jautājums, kā cilvēkam no televīzijas par šo video analīzi, ko treniņos jūs braucat. Kā jūs filmējat treniņus? Es tā iedomājos. Viens cilvēks nevar uzfilmēt visu trasi. Izlasē ir daudz braucēju, pagaidi. Jūs esat vairāk cilvēki, katrs stāv savā vietā, tā kā TV operators, vai trases mūsdienās ir tādas, ka ir uzlikts tās robota kameriņas, kas principā nosedz visu trasu un to video materiālu var dabūt? Var dabūt. Var dabūt video materiālu, var dabūt tikai no trases kamerām uz trases malām vai trases iekšienē nedrīkst neko likt, tā kā treneri, bet jā, mēs esam vairāki treneri, kas stāv trases malā konkrētās atslēgas vietās trasē, piemēram, ja ir Elīnai vai Kristeram vai robotiem, vienalga, kuram sportistam nepieciešams izanalizēt kaut kādu konkrētu vietu, kas sliktāk sanāk, ja, tad uzreiz treneris aiziet uz turieniem, un ir tās nianses, kad sportists pasaka to, kur ir tā problēma trasē, lai treneris aiziet nofilmē, pāanalizē kopā tajā brīdī, lai uz nākošo braucienu varētu jau izlabot, un pēc tam, pēc tās trases treniņa, mēs visi kopā to daram, lai arī citi sportisti redz arī otru sportisti, jo ar ko atšķirās profesionāls no izcils sportists, kad tas izcilais sportists arī skatās otra sportista kļūdas un arī analizē, kā varbūt nevajadzētu vai kā labāk un tās trajektorijas līnijas. Elīna, par šo sezonu. Tagad pēdējie 2 posmi. Kā pati vērtē laiku līdz šim un ar pēdējiem 2 posmiem, ko tu gribi vēl sasniegt uzreiz? Es teiktu, ka sezona ir diezgan labi aizdīt līdz šim, jo svarīgākajos sacensībās ir augstvērtīgi rezultāti. Protams, vienmēr jau var labāk un vienmēr gribas labāk, jo nekad jau nav tā, ka tu esi to pašu maksimumu izdarījis, tā kā vienmēr jau kaut kas tur paliek. Un tad tieši konkrēti par Siguldu runājot, man Sigulda ļoti patīk un es mēģināšu un darīšu visu, kas manos spēkos. Es mēģināšu nobraukt vislabāk, visātrāk un iepriecināt gan sevi, skatītājus un trenerus. Mājas trases priekšrocības skaidrs Sigulda ir, bet pirms pasaules kausa posma nav tā, ka jūs tur varat neierobežot laiku, pirms tam jau gatavoties tagad tieši pirms šī posma. Pareizi, jums ir kaut kāds pasaules kausa reglaments pieņems kaut kas tāds. Kad varēs sākt gatavoties vispār? Man konkrēti sākās treniņi trešdien. Sanāk vakardien, laikam, jā. Bet tas ir tā kā visām meitēm, kas tu piedalās, tagad arī tāds viņām viena treniņa sesija konkrēti un tās dienas sākās. Man konkrēti vakardien bija 2 braucieni. Tagad ceturtdien būs arī šodien uz 2 braucieni, tad rītdien 1 un tad jau sacensības. Bet sezonas laikā, es tagad no galas neatceros, ap Ziemassvētkiem pārtraukums bija kalendārā, bija iespēja atgriezties mājās. Vai pēc pasaules kausa reglamentu tu drīkstēji sezonas laikā doties uz trasi, kas ir kalendārā iekšā un trenēties? Kaut vai 2-3 mēnešus pirms paredzētām pa naktīm klusiņām kaut vai arī. Jā, tad var braukt. Mums arī starp svētkiem bija, pēc Ziemassvētkiem bija Latvijas kausa sacensības, tad mēs arī papildus patrenējāmies, pabraucām pa trasi un tad jau atkal devāmies pēc tam sacensībās. Un tagad uzreiz par to trešdienas treniņiem. Vai konkurentes arī pievērš lielāku uzmanību mājniecēm? Tagad tu piemēram, veic savu treniņu braucienu, tad redz, ka tur ar kameriņām lien ārā video ierakstas meklē, austrieši tur vācieši. Vakardien braucu un bija pirmais brauciens, nebija jau sen braukt pa Siguldu un man nesanāca, bet es skatos, kad viss tā kā atnākuši mans konkurents stāv ar telefonu štātā un filmē pa stūri. Tieši reizēs tur kaut kā nepareizi sāk braukt. Nē, speciāli es tā nedarīju, bet jā, man tieši nesanāca. Un arī otro braucienu tieši štāru es izrāšu čībi.
Es parasti neizrauju šķību, man tieši filmēns izrauju šķību, un es vienkārši tādu Darīju visu, lai konkrētai parādītu. Jūs domājat, vai nav baigā, ne? Šitā te mūs mēģina bojāt visas sacensības. Jā, kaut kā tieši sanāca, kad man visur, kur viņi stāvēja, man nesanāca. Es nebija speciāli. Tas ir ļoti pagaidām, tas ir labi. Pagaidīsim vēl sacensības, kad būs. Elīna, tev Siguldas trasi patīk? Mums Latvijas izlasē ir kāds kamaniņu braucējs, kam mājās, kam nepatīk? Nopietni tā varētu būt? Es nezinu, man patīk. Man nav mīļākā trasa Sigulda, bet man patīk braukt pa Siguldu. Bet es vispār nezinu, vai ir kāds sportists. Viens sportists varētu būt. Mēs varam nesaukt, kurš tas ir. Mums nav jāsauc vārds un uzvārdu. Zinu, kad varbūt visai šeit patīk braukt Siguldā tieši. Konkrēti, pilnīgi nepatīk. Es domāju, tā jau nav nevienam. Tā pilnīgi nav nevienam. Sigulda ir piebraukta mājas trasē. Tur viss tās emocijas un adrenalīns savādāks. Un es arī par tiem sportistiem, pa izlasēm, ka, piemēram, mēs atrodamies citās trasēs, ja, tad tās trases analīzes tā individuāli vairāk vai mazāk notiek ar komandu kopā. Tu aizēji izrunā ar treneriem, tehniskajiem treneriem, mehāniķiem, ja, tās trases virāžas, tos profilus paskaties. Šodien tieši ne, bet iepriekšējā dienā Siguldā tieši tik labi novērojams, ka pilnīgi visas nācijas nāk un tā kā skatās mūsu treniņu, ja, jo Siguldas trasa ir viena no sarežģītākajām pasaulē, un šeit notiek 2 pasaules kausa posmi, kas ļoti atceras pēc tam kopvērtējuma rezultāts. Ja, tā kā 2 posmos tu var izcīnīt 200 punktus, ja, un tāpēc lielās nācijas uz to gatavojās ir īpaši, jo, piemēram, pirms sezonas arī Austrijas komanda, lielā nacionāla Itālijas komanda ļoti ilgu laiku pavadīja Siguldā, jo apzinājās, ka ir 2 nedēļas nogales Siguldā, ja, kur ļoti daudz kas izšķirsies sezonas kopvērtējumā. Kā ārzemnieki vairāk negribīgi brauc Siguldu, ja sarežģīta trasē, ja? Es teikšu, jā, daudziem ir, piemēram, itāļu sportistam Dominikam Fišneleram ļoti patīk trase Siguldas, ja viņš arī saka, ka gandrīz kā mājas trase ir, ja, tā kā daudziem noteikti viennozīmīgi patīk, bet ar lielu patiku noteikti nebrauc uz Siguldu, jo Sigulda tiešām ir sarežģīta trase, bet tā atmosfēra, kas valda Siguldā, es pateikšu godīgi, nevalda nevienā citā trasē. Kur vēl no konkurentiem aizvada, treniņi nomedz daudz laika Siguldas trasē gatavojoties sezonā, piemēram, vai ir kaut kāda vēl citas nācijas pārstāvja, kas daudz laika pavada šeit? Saprotot to, cik trasi sarežģīta un ka varbūt te var daudz iegūt. Jā, šajā sezonā tieši šī Austrijas komanda pavadīja ļoti ilgu periodu sezonas sākumā Siguldā, un tieši arī pēc 2 pasaules kausa posmiem Austrijas nacionāla izlase vēl paliek uz Siguldu, vēl turpina trenēties, ja, tā kā attīstīties. Tehniku pielāgot tieši Siguldā, jo Sigulda ir, kā saka, arī tās virāžas un viss pārējais, krasi atšķirās no pārējām trasēm un mēģina attīstīt savu tehniku un visu, un arī prasmes braukšanas, un tas ir tieši tāpat arī Itālijas komanda ļoti ilgu laiku pavadīja Siguldā pirms sezonas. Tiem, kas kamaniņu sportu skatās, principā tikai TV ekrānā vai Siguldā klātienē, jums kamaniņu sportā esat iekšā līdz kaulam, jūs jau saprotat tās atšķirības un kas ir tieši tas, kas to Siguldu padara tik īpaši, bet kā to var izstāstīt cilvēkam, kas kamaniņu sportu, saprot tikai tik, cik ir labi neatsisties pret malām, ir labi neizkrist ārā no kamanām un paņem taisni startu. Un jāpaņem taisni starts. Obligāti. Viennozīmīgi. Es teikšu tā, ka Sigulda ir tāda, ja pārējās trasēs, lielāka trases daļā, tur ģērbtuves valda tāds čivināšanas, ir sarunas vai nevalda, tad Siguldā ir tā, ka tāds miers, nosvērtība, klusums, bet tai pašā laikā skatītājiem, man liekas, viena no baudāmākajām trasēm, tas adrenalīns, tās emocijas, kas valda, tās kļūdas, ko pieļauj sportists, tas viss kopums liels, un tas arī Siguldu padara vienu no man liekas, skatītākajām tādām trasēm pasaulē, jo pēc tam tās emocijas, ja tu uzvari vai tu zaudē, ir vēl 2-kārši lielāks nekā citā trasē, man liekas. Sezonas beigas, februāra beigas, marta sākums, arī laikapstākļi var izspēlēt dažādus jokus. Arī pērn, kad Siguldā risinājās Eiropas čempionāts, bija 2 nedēļas nogales. Vienā nedēļas nogalē Toms ļoti labi atcerās. Mīnusi, sals, nākamajā plusi un lietus. Ko nozīmē kamaniņu braucējiem un sacensībām, ja līst lietus? Man kā sportistei kaitina tāda laikapstākļa, jo tad ledus ātrāk bojājas, un par cik es esmu A grupā, tas ir spēcīgāko grupā, tad man sanāk braukt vēlāk, un tad ir
ja ļoti bojājas ledus, kā redzējām Oberhofas trasē pagājušajā kausā, tad jā, pēc tam ir grūtāks iespējas tev parādīt savu potenciālu, cik ātri var tu nobraukt. Ja trasa paliek lēnāk, tas dod iespējas varbūt tiem braucējiem, kas to trasi nevar tik perfekti izbraukt. Es teiktu, jā, bet tāpat pēc tam, kad tu brauc to otro braucienu, visi sastājas pa vietām, tā kā ir jābūt līderi. Tāpat ir augšgalā. Īstenībā jau tā vajag nekas nemainās. Tikai tas jā, ka tu uz to pirmo braucienu brauc vēlāk, un tad tu nobrauc tā kā pēc rezultāta sliktāk. Brauciens it kā ir bijis labs, un tad kā sportists domā, ko tad es varēju, kur tu pazūd tas laiks, varbūt neslīdē, vai kā izrādās vienkārši, tas ledus nav labs, jā. Zīnte Elīna minēja Oberhofas posmu. Par to es arī gribu pajautāt, jo man šķiet, es nebiju neko tādu redzējis, ka kamaniņu braucēji finišā, pirms finiša apzināti bremzē, lai būtu lēnāks laiks, lai būtu izdevīgāka starta pozīcija otrajā braucienā. Kāpēc tāda situācija radās un vai tiešām esot tur uz vietas, mūsējie nebremzēja, Kristers nebremzēja? Vai radās doma, ka varbūt arī ir jāsabremzē? Varbūt kaut kāds pāris vietiņas atdot pirmajā braucienā summā būs labāk? Nē, nevienu brīdi mēs tā nedomājam, mēs gājām uz maksimumu. Katrs pats savs laimes skalē, zini, un tāpat tas sportiskais princips nostrādāja šajā situācijā, un Kristers ar diviem labiem braucieniem izcīnīja uzvaru un apbrauca mājnieku. Un Oberhofas trase Vācijā ir viena no tādām kamaniņu sirdīm, vai ne? Un Kristers tieši tajā mājvietā sirsniņā iecirt Oberhofas sportistiem un visai Vācijas izlasēs, teikšu tā, jo izcīnīt Oberhofa uzvaru, tas ir iespaidīgi, teikšu godīgi. Jā. Tas ir ļoti grūti izdarāms. Vēl par treneru darbu es tā iedomājos. Latvija diezgan kupla komanda patiesībā. Mēs skatāmies visiem posmiem, kas dodās. Tev kā trenerim arī ir jāpieskatā iekšējā ķīmija. Es saprotu, ka kādos dāmas, piemēram, ir ļoti konkurētspējīgs un diezgan līdzvērtīgs ar šajā sezonā, kad paskaties to kopvērtējumu. Nav tur tā, ka tu jūt kaut kādā brīdī spriedzīti drusciņi jāpamaziņ, jāaiziet kaut kur izstaigāties kopā. Kā tur īstenībā ar to iekšējo ķīmiju ir? Vai tur tu skaties, nē, tur labāk es nesaistos, tur viss tiek paši galā? Tāpēc es teikšu tā, tāpēc es arī kļuvu par izlases vecāko treneri. Tagad mēs sākam sarunu pa īstā. Stāst. Jā, un tāpēc arī ir tā situācija izveidojās, kāpēc varbūt valde, Kamaniņu federācijas valde un visa komanda kopumā vēlējās, lai es ienāku komandā un dodu tādu pozitīvus un dodu atbalstu. Jā, situācijas ir dažādas. Protams, es neiedzināšos viņās noteikti, bet ir mirklīši, kad ir viens jāpiesēdina, viens jāuzmundrina, un tas ir jāredz, un tā veidojās tā komandas ķīmija. Sports, adrenalīns, kaut kur liekas vārds kādreiz kaut kur, un tad viss aiziet. Bet, jo vienkārši es arī iedomājos, pavadīt visiem kopā 7 nedēļas pēc kārtas, tur nevar viss notikt skaisti un jauki, vai ne? Jā. Un kā tu dari? Tu ved pastaigāt, tu tiešām dzen kaut kur katru savā, numuriņā kaut kur izsēdī? Nē, ir dažādi risinājumi, kā to visu izdarīt pārsvarā kaut kādā veidā ar sarunām, un pat sportists varbūt to nemaz nejūt. Un tas pats arī, piemēram, ikdienas dzīve, kad viesnīcā dzīvojam, pamaina sportistus vienu ar otru, jā, viens dzīvo vienu nedēļu tā, otrs tā, vai ja ir iespējas, tad varbūt sportisti vienu pašu ieliek pēc tam tajā 3. nedēļā, lai tā kā atgūstās. Ir dažādas situācijas. Mēs, piemēram, aizbraukt tāpat uz kaut kādām kopīgām vakariņām, jā. Tas visu to auru, to atmosfēru uzlabo komandas iekšēnē un visu laiku, ja tu jūti, kad rodas kaut kādas domstarpības, tas trenerim ir jājūt, tas ir iekšēji, tu redzi, varbūt starp sportistiem valda kaut kādas nesaskaņas vai kaut kādas emocijas liekas, tad aizēja aprunājies vai nekas pa lietu, izskrat, kā saka, nedaudz sirsniņu un turpini dzīvot. Jā. Savā ziņā. Tāpēc varbūt tajos jauniešu un junioru izlasēs tie rezultāti, teikšu godīgi, jā, bija ļoti augstvērtīgi, jā, un tur arī tiešām ar jauniešiem junioriem, protams, tas ir savādāks darbs, tā ir vecumposma maiņa liela, salīdzinot ar Latvijas nacionālo izlasi. Bet tāpat Latvijas nacionālo izlasi tieši tāpat visi ir ļoti jauni, konkurētspējīgi un ar milzīgu potenciālu līdz olimpiskajām spēlēm. Cik liela komanda kopumā ir sezonas laikā?
Mums mainījās, jā, jo junior komandai tā sezona bija ļoti īsa, un sezonas beigās tikai bija Eiropas un pasaules čempionāti, un tad es izteicu tādu ierosinājumu, lai junioru izlases sportisti piebrauc pie mums no jaunā gada līderi labākie, lai viņi iegūst tās zināšanas, tās prasmes, lai apskatās tā bišķiņa apčamda to pasaules kausmu, to sajūtas iegūst, jā, un tas, man liekas, arī palīdzēja, jo pēc tam junioru izlases dalībnieki aizbrauc uz Eiropas čempionātu no mums, no Latvijas nacionālās izlases, un tur arī izcīnīja augstvērtīgus rezultātus. Jā, kopumā sezonas laikā, tad, ja Latvijas komanda kaut kur dodās uz posmu, ap 15 sportisti, treneri... Sākot no tagad sezonas beigās, jā, mēs bijām kopā 16, jā, fizioterapeiti, ārsti, jā, treneri, mehāniķi, visi kopā, jā. Kas kārto loģistiku? Lidmašīnas biļetes, viesnīcas? Kas to dara? To mums dara izlases menedžers, jā, tā kā tas ir, es teikšu godīgi, augstākajā līmenī, tur vispār jautājumu nekāda nav. Un tā ir kopīga tāda sadarbība atkal, jā, kad mēs kopā runājam, viņu šo sportistu vajag pie mums junioriem tur un atrodas, un tad visu mēs kopā tā saorganizējam. Tas ir tā dabiskā procesā veidojās. Elīna, tad savu naudu nav jāliek iekšā, vai tu arī pie kaut kāda, nezinu, tur kamanu uzbūves vēl kaut ko nav jāslēdzās klāt? Nē. Bet man bija tā, ka tie kalipši, ar kuriem mēs braucam, ir apau kājās, man uz pasaules čempionātu bija viss nolietot. Tā, kad es sapratu, kad es nevaru viņiem braukt, tad es nopirku savu naudu. Vēl vienu pāri kalipši. Tas ir vienīgais, ko es tagad tā esmu ieguldījusi. Kā ir ar inventāru vispār? Kas nolietojas, ko maina sezonas laikā, jo no malas droši vien skatīties to pat tā neievēro, bet ir kaut kādas lietas noteikti, kas ir regulāri jāatjaunot. Jā, no ekipēm mēs mainam tērpu. Ir sacensību tērps, tas ir pilnīgi cits tērps. Treniņos ir cits, arī kalipši ir citi. Tie apavi, ko mēs valkam, arī pingvīni. Pa lielam, uz sacensībām paliek ķivera un maska. Tā pati. Pārējo mēs mainam. Un no komandas jau tur, kā kuram sportistam tur tos rāgus vai slīdu vai to apcētāju, kurā mēs guļam. Tas jau tā individuāli tur skatās. Vēl par sezonu. Cik posms tagad sanāk kopsumā sezonā pasaules kausā? Ir 9. Ir 9 posmi. Tev pašai kā sportistei optimāls skaits posmu gribās vairāk, mazāk, īsāk? Kā tu pat jūto sezonu, to intensitāti? Es negribētu vairāk, bet es labprāt gribētu, kad ir pirmajā sezonas pusē, pirms Ziemassvētkiem, kad ir vairāk kausi. Jo mums šogad bija tikai 2, un tas sanāk tā sezona izstiepjas uz pavasara pusi, un tad jau tu sāc domāt par pavasari, par siltumu, un tad tās domas bija šā tā kā šaudās, un jā, es laikam labāk gribētu, lai ir nedaudz uz rudeni vairāk tā sezona. Cik, ja mēs tā skatāmies kalendārā gada griezumā no 12 mēnešiem atvaļinājums ir? Atpūtē laiks ir vai tas... Es Instagramā redzēju bildes, ka ir atvaļinājums, redzēju Instagramā. Ir, protams, mēs arī atpūšam. Mēs visu laiku jau nevaram, tā trenēt. 24/7 nevaram strādāt, bet kad mums sanāk atpūsties, no aprīlis, marta beigas, tur, kad beidzas, kad trases. Aprīļa sākums, jā. Kad jūs sākat gatavoties jaunajai sezonai? Mēs sākam individuāli sportisti sāk gatavoties jau no aprīļa vidus, teiksim tā, sāk gatavoties pakāpeniski, un tad pirmo nometni mēs jau, protams, sastādīsim to plānu, jo tās idejas man ir vēl vairāk un attīstītākas, lai mēs vairāk attīstamies, un es domāju, māja beigās tādas pirmās kopīgās nometnes mēs taisīsim, bet līdz tam posmam viennozīmīgi sportisti individuāli strādā pēc plāna, tā kā, jā. Sakiet, vai jūs sakojat līdzi, vai jūs vispār pievēršat uzmanību tam, šobrīd Latvijā ir izveidots prioritāro sporta veidu saraksts. Vai jūs tam vispār pievēršat uzmanību, esat tā aptuveni lietas kursā, kā tas saraksts izskatās? Jā, es pievērstu uzmanību, apskatījos, kurā vietā mūsu federācija. Viss maids, jā, bija labi, jā? Jā, nē, zini kā, man liekas, tas ir tā, es nezinu, daudz uzskat, protams, es nevaru sūdzēties viennozīmīgi, bet ņemot vērā mūsu sportistu daudzumu, vai ne, un pretī, ja noliek tos rezultātus, tad droši vien tas ir līdzvērtīgi, jā, un daudz, protams, ir, kā saka, ar negatīvu noskaņot, daudz pozitīvu, bet ir kur tiekties, ir kur attīstīties, un es domāju, ka visiem visas iespējas ir. Tā kā... Grozies, kā grib, kamaniņas ir nacionālais sporta veids mūsu valstī. Siguldiet, saka, jā, kā ir. Protams. Bet, kamaniņas arī ir, vismaz man tā liekas. Varbūt kļūdos, bet man liekas, ka, kamaniņu sports ir tas sports, ka tā, visvairāk uzmanība tam tiek pievērsta Olimpisko spēļu laikā. Tagad nākamās Olimpiskās spēles Itālijā.
nav taču vēl zināms, kurā trasē būs, vai ne? It kā ir. Internets sociālos jau virmo tas viss. Sociālos virmo, bet jūsu vidē nevirmo, ja? Virmo arī mūsu vidē, jā, un tas pirmais parādījās, protams, sociālos, un virmo arī mūsu vidū tā Cortīnas trasa tiks atjaunota, un jā, tā kā... Tomēr, jā, un nu skatīsimies, kā tur viss izvērtīsies. Varbūt tomēr nē, tad jau redzēsim. Bet, nu, Elīnas pieņem, ka Cortīnas trasē nav izdevies braukt, vai ne? Nē. Tur pēdējo reizi kaut Tur vēl liekas, ir palikušas tikai 2 virāžas. Jā, labākie galē viena. Elīna, tev grib, nu tā, tīri personīgi, vai tev gribētos, lai olimpiskās spēles, tad tiešām šis scenārijs attīstās, ka Cortīnas trasa tiek atjaunota un tur notiek olimpiskās spēles? Es noteikti teiktu, ka jā, jo tad tā situācija būtu līdzvērtīga visiem sportistiem, jo neviens tur nebūtu tagad braucis, un tad visiem braucienu skaits būtu vienāds, un tad uzvarētu labākais. Un iespējamais sliktākais scenārijs, ja beigās tā tomēr pasaka, nē, Cortīnas trasa nevar atjaunot. Kur liekas, ka būtu bāc? Nu nē, tas gan nav godīgi, tur taču ir tādas priekšrocības tam un tam. Nu, es dzirdēju par Innsbruckas trasi, Austrijā. Es domāju, ka tā būtu tāda latviešiem tāda nedaudz. Nu, ne tik varbūt tāda draudzīga tā trasa, bet, nu, jā. Siguldas ar Innsbruckas trasēm stili ir ļoti pilnīgi pretēji, jā. Mēs esam pieraduši savādāk braukt nedaudz. Cerēsim, ka to mēs kādu rītu neizlasīsim oficiālo starptautiskās olimpiskās komitejas paziņojumu. Innsbruckā notiks olimpiskās spēles. Tad jau mēs pielāgosimies, satrenēsim. Es tieši domāju, mēs izlasam ziņu, ka Innsbruckā notiek sacensības. Ko mēs darām? Mēs pa naktīm laužamies iekšā, mēģinām piebraukt kaut kā, es nezinu, kaut ko maidīt. Kā tas visām notiek? 4 iekšā Innsbruckas trasa. Ne, bet kā tas notiek, kad izziņot olimpisko trasi? Tur ir jau laicīgi zināms, kurš var braukt, trenēties, vai tev ir iespēja pa draugam sarunāt, zin, kā austrieši jūs un tā, mēs jūs šitā, un tad jūs mums Siguldā braucā, kā jūs mums tagad šādi. Ja? Kā jūs nedosiet tagad mums trasi? Nē, ir iespējams, protams, ir iespējams trenēties, ir nomets pirms tam oficiālās nomets, ja tā kā ir, protams, tāpat tie idiomotori treniņi, ko mēs veiktu pēc tam attiecīgi pielāgotos trasēm, tā kā viss jau tas process notiek. Nu, visticamāk, ka tas diezgan vai būtu finansiāli attaisnojumi, bet atceraties, savā laikā Ivo Lakučs kopā ar BMX pasauli būvēja olimpisko spēļu. Mēs diskutējam, vai atjaunot Siguldas trasu, tu tagad piedāvā uzbūvēt Innsbruckas trasu. Ko jūs te ņematies? Kāda problēma, draugi? Ļoti labi Siguldies. Teku Siguldies runā. Cirulīšu trasa atjaunojam. Nu, jā, nu. Ai, labi. Laiks skrien uz priekšu. Es zinu, ka jums ir šodien jāatsteidzās atpakaļ uz Siguldu, uz treniņiem, bet vēl viena lietiņa pie mums ir jāspēj izdarīt. Mums ir tāda tradīcija. Mums ir Olībeta laimesrats. Elīna, tu sēdi viņam blakus, es aicināšu tev viņu iegriezt, un tad Zintim pasniegsim aploksni, kurā būs vai nu izaicinoši jautājums, vienkārši jautājums vai pārsteidzoši. Šis nav garākais sapļa iegrieziens, kāds es redzēs. Var jūs, kā kamaniņas sportis uzreiz ar roku palaid. Ātri un viegli. Tas ir izaicinošais jautājums. Izaicinošais jautājums. Zinti, lūdzu, taisī vaļā aploksnī, skaļi lasi, kas tur rakstīts, un kopā ar Elīnu tad arī sniedzat atbildi. Neskaitot Siguldu, kur ir visforšāk piedalīties sacensībās? Nu, es varētu teikt, ka man pagājušajā gadā patika pasaules čempionāts Oberhofas trasē, jo tur arī tie atbalstītāji un līdzutēji ir vienkārši, prātam neatveram, viņi tur bļauj, un tur trasa ir pilnīgi pilna, tur tribīns ir pārbāzes, tur cilvēki dod kuluciņas, tur jāpēc forši tā atmosfēra. Tā kā es varētu teikt, ka tā ir tāda otra trasa, kur man patīk braukt. Atmosfēras dēļ, bet pati trase, kā trase. Kur liekas, šo es vienkārši negatavošos, atbraukšu, uzvarēšu un viss notiks. Tāds sajūta. Man ir tā, ka man Oberhofas trasa man patīk, es viņā varu braukt, bet man liekas, es vēl līdz galam neesmu viņu tā kā atkod uz tās piņķirīgākās vietiņas, jo izbraukt es varu, bet lai ātri nobraukt, tur jāatkož. Tā trasa tā sīkāk, lai tu varētu tā foršāk un ātrāk nobraukt, pārliecinošātāk. Trenerim, kurā trasē vieglāk strādāt? Man liekas, kur trasē vieglāk nonāk, kur varbūt gultiņa visērtākā viesnīcā. Kas trenerim svarīgs trasē? Rezultāts, kā sportisti izskatās trasē. Es teikšu, ka man kā trenerim ļoti tāda veiksmīga trasa ir San Morica, un arī visai Latvijas izlasē viņa ir veiksmīga, un tie ledus apstākļi un tās kondīcijas mūsu inventārs tur ļoti labi skrien, un sportisti ļoti labi tur brauc, un tās sajūtas tur arī tādas fantastiskas ir
Tā kā es teikšu, laikam šī trase būs tā, kas man atmiņās ir palikusi ar ļoti pozitīvām emocijām. Arī jauniešu olimpiskās spēlēs zelts tur ir izcīnīts. Tur arī Elīna Vītola individuāli ir junioros izcīnīja Eiropas bronzu. Savu pirmo uzvaru arī pasaules kausa. Jā, Elīna arī pirmo uzvaru tur izcīnījis. Tā kā tās tādas pozitīvas emocijas no tās trases. Jā. Nu ko, novēlēšu jums iegūt super pozitīvas emocijas šajās 2 nedēļas nogalēs Siguldā. Pie mums ciemos Zinta Šaicāns, Latvijas kamariņu izlases galvenais treneris, un Elīna Vītola, sportistē. Paldies, ka atradāt laiku atbraukt līdz Rīgai. Tagad laidīsim jūs vaļā, skrieniet atpakaļ uz... Brauciet prātīgi. Pa ceļu prātīgi, pa trasi var dot ručkā, ja? Tā arī darīsim. Tiekamies Siguldā. Jā. Paldies jums, bet mēs ar to vēl paskatīsimies, kādi tad vēl sporta notikumi gaidāmajās dienās būs lūkojami arī GO3 platformā. Flex test, jā, flex test, Turpinām Flex un ieskatīsimies svarīgākajos notikumos, kam varam pievērst uzmanību un ko par to domā arī Olī, bet bukmēkeri, kas par tev sirdī tuvā tēma Nacionālā basketbola asociācija un Kristaps Porziņš un viņa izredzes būt rezultatīvākiem spēlētājiem Celtics mačā pret Buļļiem. Jā, pēc zvaigžņu spēles pārtraukuma atsākās NBA regulārā sezona un Celtics ar Čikāgas Bulls komandu tiksies. Un Olī, bet bukmēkeri Kristap iespēja būt rezultatīvākajiem spēlē pret Čikāgu vērtē ar 12%. Galvenais favorīts kļūt par rezultatīvāko spēlētāju ir Jasons Tatums, pēc tam ar diezgan lielu atrāvienu 44%, tālāk ir DeMars DeRozans 20%, Kobijs Vaits 15% un Porziņģis 12%. Nu, tā rupi rēķinot, Olī, bet bukmeikeri saka, ka Kristaps vienā no 9 Bostonas spēlēm ir rezultatīvākais spēlētājs. Un ja tā paskatās, patiesībā tā arī ir. Tā arī ir. Vai nespēlē šoreiz arī lomu tas, ka viņš nebija zvaigžņu spēlē? Iespējams, viņš droši vien būs kvalitatīvāk atpūties kā Jasons Tatums. To, ka Tatums fiziski baigi nepiekusa zvaigžņu spēlē, tam es ticu. Tieši domāju. Nepiekusa. NBA spēle nebija tā, kas prasītu daudz. Nē, bet tā ir no tās ceļošanas viedokļa. Kristaps varēja sev saplānot foršu brīvdienas, kur un kā viņš grib viņus pavadīt, kamēr tiem spēlētājiem, kas piedalījās zvaigžņu spēlē, negrib uz Indianapolisu bija jādodās. Un, tur es lasīju, ka bija tādi, kas aizbrauc uz Cabo vienu dienu no zvaigžņu spēles dalībniekiem, tad uz zvaigžņu spēli un tad uz 16 stundām atpakaļ uz Cabo. Ļoti profesionāli attieksme. Ļoti profesionāls attieksme. Un zvaigžņu spēlē mums bija neticami rezultāti. Jā, bet kas vēl norisināsies? Vēl norisināsies spēles Vācijas Bundeslīgā futbolā un, starp citu, GO3 ar iespējams Vācijas Bundeslīgā sekot līdzi, un tur būs ļoti nozīmīgas spēles. Bayern visas spēles būs nozīmīgas. Minhenes Bayern tiksies ar Leipzigu. Leipziga arī tātad viena no top komandām. Nu, ne paša top. Bayern ir pirmā vieta, otrā vieta ir Minhene. Minhenei par katru cenu ir vajadzīgi 3 punkti, nekādas diskusijas par neizšķirtiem vai citiem rezultātiem. Bet Minhenei ir īpatnēja situācija. Labi, viņi tagad tiek novērtēti diezgan labi, 58% uzvaru, neizšķir 23, Leipzigai uzvaru 22%, bet Minhene zina, ka viņiem sezonas beigās vairs nebūs Tuhels kā galvenais treneris. Interesanti, ka tas ir atlikts līdz vasarai, ka tagad sezona nospēlēs līdz galam, lai gan nevienu neapmierina rezultāti. Zaudējums Čempionlīgā, 2 zaudējumi Vācijas Bundeslīgā, pēc kārtas 3 zaudējumi pēc kārtas šobrīd ir Minhenei. Bet varbūt tas, ka viņi zina, ka kaut kas pamainīsies, var jau būt, ka palīdz atraisīties. Es nezinu, bet Minhenes Bayern ir favorīti un tā arī jāpiekrīt īstenībā. Tā tam arī vajadzētu būt. Jā, bet vai tu justos super droši kādam garantēt, ka Minhenes Bayern uzvar šajā spēlē? Nē, es nevienam neko negarantēju. Minhenes Bayern šajā sezonā es nevienam neko negarantēju. Es zinu, ka ir atsevišķi cilvēki, kas sako līdz Minhenes Bayern un mīl Minhenes Bayern komandu, ir priecīgi, ka Tuhels vairs nebūs. Tur jau liela sezonas daļa cilvēku teica, Tuhel projām. Nu, tas vismaz piepildās. Tu zini, par kur es runāju? Jā. Sveicieni Andrejam. Bet tāpat arī regbija draugiem ir iespēja tagad sarosīties 6 nāciju kaus. Un Tom, kuru spēli mēs ceļam ārā? Izceļām cīņu starp Skotiju un Angliju. Es gribēju teikt freedom, tā skaļi, bet kaut kā nesaņēmos to šoreiz izdarīt tā kā citās reizēs. Bet Skotija, Anglija, šis ir tas brīdis, kad Skotija ir favorīti. Ilgus laikus ir bijis tā, ka Anglija vienmēr favorīti, Skoti tur tā. Anglijai ir liels pārmaiņas, un Anglija ir pārmaiņu priekšā jau kādu brītiņu, un tagad Skotijai ir lielā iespēja 6 nāciju turnīrā. Nu, nevis vienkārši uzvarēt Angliju, bet iespējams pat pazemot Angliju. Un ja Skotiem ir iespēja izdarīt,
Ja Skotiem ir iespēja to izdarīt, viņi to garām nelaidīs. Skotijas izredzes uzvarēs 67%. 67%! Par rezultatīvāko spēlētāju teikums pat netiek tik ļoti izcelts. Ja? Tā kā es domāju, šeit būs interesants mačs, bet arī tie procenti vienmēr mēs varam skatīties. Jā, tur atšķirās vairāk un mazāk. Bet Skotija, Anglija, tas ir derbijs. Tas ir katru gadu derbijs ap šo pašu laiku. Visādi spēle var iegrozīties. Favorīti ir Skotija, bet vai tā būs? Redzēsim. Nu ko, tāds šajā nedēļā Fleksis. Tiekamies nākamnedēļ, un tad jau par visu, kas gan nedēļas nogalē noticis, jo būs taču arī vēl basketbols Eiropas čempionāta pirmās spēles kvalifikācijā Latvijai. Tā kā, lai jums izdevusies nedēļas nogale, sakojam līdzi sportam, atbalstam mūsējos, un tiekamies nākamnedēļ. Čau! Flex test, es to noliku bez kļūdām. Džeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambīcijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavam katlam lieku vāk. Šitie džeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test, yeah. Flex test, flex test, jā. Flex test, oh.